Sajūta, kā tavs ķermenis ir atslābis. Ja gadījumā mūzika jums ir paskaļi, uzrakstiet, kamēr vēl neesam iegājuši pilnīgi. Tā nav mūsu, lai ir komfortabli. Pašlaik vēl notiek mūsu lauka kalibrēšana, kopējā lauka. Mēs esam 150 cilvēki. Iztēlojamies, kā mēs visi sadodamies rokās. Ieelpo dziļi, dziļi un domās padod roku, savu labo roku tam, kas stāv no tevis labajā pusē. Un vēl viena dziļa ieelpa. Un tu padod roku tam, kas stāv no tevis kreisajā pusē. Un ieraugi mūs visus dažādās zemeslodes vietās. Mēs esam tik lieli, ka mēs varam aptvert visu zemeslodi. Sadodoties rokās, veidojās brīnišķīgs lauks, vienotības spēka lauks. Un es piesaucu dievieti Gaiju, kura pārvalda un kura kopā ar mums svin šos pavasara saulgriežus. Daba mostās, zeme mostās, un mīlošā mātes zemes enerģija ienāk katrā no mums. Mēs sajūtam šo savienojumu, šo brīnišķīgo savienojumu. Mēs jūtam, kā mūsu pēdas, kā ar magnētu pielīp pie mātes zemes un dziļi, dziļi savienojas. Mēs sajūtam pilnā mērā šo saikni, šo mīlestības lauku, un sajūtam, kā mātes zemes enerģijas arvien vairāk un vairāk ieplūst mūsos, katrā orgānā, katrā šūnā. Šīs ir auglības enerģijas, un šīs ir auglības dāvanas, ko māte zeme šodien mums nes. Ja mēs iesim savu ceļu, tad viss, kam mēs pieskarsimies, augs, zaļos, priecēs mūs un priecēs pasauli. Sajūtam šo auglības enerģiju. Vēl un vēl. Ļaujam, lai tā piepilda. Gan mūsu fizisko, gan smalkos ķermeņus. Šī enerģija būs klātesoša visu laiku, visu mūsu prakses laiku. Un paralēli mēs ar dziļu ielpu un izelpu savienojamies ar savu augstāko es. Ar visiem saviem augstākajiem es līdz pat pašam avotam, līdz mūsu zvaigznei, līdz mūsu monādei, tur kaut kur mūsu sākotnei. Līdz pašam dievišķajam avotam. Un mēs lūdzam mūsu augstāko es būt kontaktā tikai un vienīgi ar 100% tīru gaismu. Lai visas tās enerģijas, kas nav pilntiesīga
100% gaisma, lai iziet no mūsu lauka. Mēs lūdzam šīs enerģijas attīrīt mūs. Mēs aicinām mūsu gaismas ģimeni palīdzēt mums attīrīties un uzvilkt jaunas drānas, pirms mēs izējām cauri šo saulgriežu portālu, šo gaismas portālu. Un paralēli gaisa enerģijām mēs varam sajust, kā ienāk mūsu skolotāja enerģijas. Katram individuāli. Savienojies ar šīm enerģijām, sajūti, kas tās pa enerģijām. Sasveicinies. Sveicini savus gaismas skolotājus, eņģeļus. Un tagad tu pārnesies viens pats, kādā brīnišķīgā pavasara ziedu pielietā pļavā. Kopējais lauks turpina strādāt, bet šis būs individuāls process tieši tev. Katrs mēs atrodamies savā ceļa posmā, bet visi mēs atgriežamies pie Dieva. Tu stāvi basām kājām un jūti, kā pavasara saule ir sasildījusi zemi, pa nakti ir lijis lietus. Tā ir mitra, bet silta. Tu jūti ziedu smaržu, tu jūti no prieka aprēbušo bišu sanoņu. Tu jūti vējiņa glāstus un saules siltumu. Un redz priekšā ūdens klājumu. Ieraugi. Tajā ir kristāli dzidrs, tīrs, ūdens strukturēts, no kalniem nācis. Un šis ir brīdis, kad, ja tev kaut kas ir mugurā, tu to novelc un ieraugi, kā tas, ko tu novelc no sevis, lai kas tas arī būtu, vienkārši pazūd, iesūcās, iegrimst zemē, un tā vietā izaug zāle, uziet puķis. Tās ir lielās lietas. Tās ir tavas kaut kādas smagās, vecās pasaules paliekas, kuras ir gatavas šajā brīdī, šajā laikā, šajā gaismas portālā tikt palaistas. Mēs aicinām gaismas spēkus mums palīdzēt un dot šo iespēju. Ja mēs esam gatavi iet tālāk, patiešām esam gatavi iet tālāk, lai notiek tā.
Lai notiek tā. Bet vēl ir jānoskalo viss, kas apgrūtina mūsu enerģiju, kas ir aplipis ap mums. Kas attiecās uz mūsu psiholoģiju, uz mūsu iekšējām personības neizdziedinātajām traumām vai domāšanas ierobežojumiem, ierobežojušiem uzskatiem, bailēm, neticības sev. Mēs dodamies šī ūdens klājuma lai vai kas tas būtu tavā iztēlē, strauja kalnu upe vai ezers. Mēs ejam un sajūtam šo dzirkstījošo vēso ūdeni. Sajūtam, kā šis vēsums, kristāliskā enerģija kāpņem mūs. Mēs brienam dziļāk un sajūtam, kā šī kristāliskā enerģija kristalizē visu mūsu ķermeni. Visu mūsu ķermenī esošo ūdeni strukturē, dziedina, atbrīvo no liekā un tuvina etalona tīrībai un skaidrībai. Atlaidies un ļauj, lai šis ūdens tevi šūpo. Un ļauj, lai attīrīšanās un strukturēšanās procesi notiek līdz galam. Pamazām pazūd augstuma un kņudināšanas sajūta, ja tāda bija. Tu pilnībā savienojies un jūti, kā katra šūniņa, katrs ātoms vibrē straujāk. Tavas ķermeņa vibrācijas ir cēlušās, un tās izstarojās arī uz tavu lauku, uz tavu auru. Jūti, kā mainās tava iekšējā sajūta. Jūti, ka tavs ķermenis paliek vieglāks, skaidrāks, tīrāks. Dziļi elpa un izelpa, un ir laiks lēnā garā peldēt un brist uz krastu, kur krastā uz liela akmeņa ir salocīta tavs svētku, salgriežu svētku notikuma drānas. Tas var būt caurspīdīgas zelta krāsas mantija, vai baltas drēbes, vai izrakstītas, vai grēznas. Katram savas svētku drēbes,
lai nosvinētu šo jauno sākumu. Tu sāc ģērbties, ik pa laikam paskatoties uz savu atspulgu ezerā, ūdens klājumā. Tur varbūt arī rotas, galvas segas. Lai vai kā tu lēnām gatavojies un ar katru tavu kustību, katru savu kustību tu piepildi ar pateicību. Ar pateicību visam tam laikam, kam tu esi izgājis cauri, visiem tiem notikumiem, visām tām attiecībām. Ar pateicību augstākajiem spēkiem, ar pateicību saviem tuviniekiem, saviem draugiem, paziņām, saviem kolēģiem. Par visu nosacīti labo un nosacīti slikto. Par visām grūtībām, par visiem priekiem. Par panākumiem, par kritumiem, par grābekļiem. Pateicība Mātei zemē par tām dāvanām, ko tu katru dienu saņem skatoties pa logu, ejot staigāt, liekot sev šķīvja. Pateicība par to, kas tev ir dots, par tavu ģimeni, par spēju mīlēt, par to, ka tu vari redzēt, par to, ka tu vari dzirdēt, sajust, pieskarties, izbaudīt, sagaršot, piedzīvot. Pateicībā par savu ķermeni, ar kuru tu vari to pieredzēt. Šīs drāmas ir dāvana no Gaijas. Tās kabatā, tās ir kāds īpašs vēstījums tev. Šis vēstījums katram ir savs. Un vēl kabatās ir sēkliņas. Ko šajā pavasarī iestādīt. Tās nesadīgs, ja tu tās nelaistīsi. Jāiestāda un jālaista, jākopj tev pašam. Un tagad vēl paskaties pēdējo reizi uz savu attēlu. Tu esi gatavs, gatava iziet caur salgiešu portālu. Pilnā parādē ar visu, kas tev vajadzīgs. Tavam nākamajam dzīves periodam. Ar visām tām dāvanām, ko zemes un debesu spēki tev dāvā. Ar brīvības un paļāvības spēku. Un tagad paskaties pa kreisi un ieraugi maliņā, pļavas malā atveroties gaismas portālu. Dodies tajā virzienā lēnām. Ar katru soli ielaid sevī vairāk gatavības, vairāk apņēmības, vairāk ticības, vairāk paļāvības, vairāk mīlestības. Vairāk gaismas. Portāls apaļš, smirdzošs gaismas loks griežās un staro.
Tam cauri nevar redzēt, jo tas ir enerģijas virpulis. Tu lēnām tuvojies un apstājies pirms tā. Saliec rokas namastē lūkšanas pozīcijā. Un vēl vienreizīti sajūti savu vienotību, savu es esmu. Es esmu. Ķermenis, dvēsele un gars. Es esmu dievišķa būtība. Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu mīlestība. Es esmu gaisma. Es esmu. Es esmu. Un spēr soli šajā portālā. Aizvērtām acīm tu jūti, ka tai pusē ir gaismas lauks. Gaismas lauks. Kas pārņem tevi. Un tev kādā mirklī šķiet, ka tevi uzrauj debesīs. Tās ir Dieva plaustas, kas tevi aijā. Un šajā brīdī enerģija no lielās centrālās saules ieliek tevī tavas programmas, kas tev paredzētas pēc dievišķā plāna. Tu vienkārši ļaujies. Uzņem šo enerģiju no centrālās saules. Piepildies ar šo saulīti. Šo enerģiju, kas nāk no galaktikas centra, kas tevi paceļ pāri dualitātes programmām, kas tevi savieno ar tavu iepriekšējo dzīvju atmiņu, ar tavu potenciālu, kas tevi savieno ar Dievu, ar tavu dievišķo viedumu un gudrību. Dziļi ieelpa un izelpa. Caur pateicības sajūtu, to, ka ieraugi sevi, stāvam sadavušos rokās ar visiem pārējiem. Un ieraugi, cik liela ir kļuvusi tava sirds. Cik liela ir kļuvusi tava sirds. Ka tā nespēj vairs noturēt to gaismu tikai sevī. Tā staro to uz āru un dāvā pasaulē. Un ietimtajā mīlestības segā visu zemeslodi. Un mēs sajūtam, ka kopā ar māti zemi sadavušies rokās. Mēs izejam cauri saulgriežu portālam, jaunā realitātē,
jaunā vibrācija līmenī, jaunā pasaulē. Dziļi elpa un izelpa. Pateicība spēkiem, pateicība Mātei Zemē, pateicība katram klātesošajam dalībniekam, katrai dvēselē. Pateicība. Vēl viena dziļa elpa. Un caur šo pateicību mēs lēnām garām aizveram mūsu kopējo lauku. Atvienojamies no tā. Sajūtam savu ķermeni. Sajūtam telpu apkārt. Un katrs savā tempā atgriežamies šeit un tagad.